ne jau bērns tā kā grib to uzmanību, lai iegūtu, piemēram, tur saikni, mīļošanos un tam līdzīgi, bet tas var būt tāds drošības jautājums, tas var būt jautājums par to arī, ka bērns, piemēram, grib panākt, lai viņu aizved uz McDonaldu. Tātad uzmanība jebkādā veidā. Tas nav tikai tāpēc, ka viņam trūks saikne, bet, piemēram, tajā aplis situācijā, tad šajā gadījumā bērns veic šo nevēlamu uzvedību, tāpēc, ka viņš vēlas šo uzmanību. Un šajā gadījumā atslēga būtu, kad mēs bērnam iedodam uzmanību, nevis mēs viņu ignorējam. Ja mēs bērnu ignorēsim, mēs tikai un vienīgi padziļināsim to grūtību. Tātad, savukārt, tajās situācijās, kur bērns vēlas iegūt uzmanību, piemēram, viņš grib, lai viņam tur nopērk kaut kādu mantu, lai viņu aizved uz McDonaldu, lai tagad braucam pie Olmītes, lai tagad bērnam iedod tur konču, lai tagad tur vannā mēs ilgāk varētu un tam līdzīgi. Tur, kur šāda veida pieprasošu uzvedību, bērns sāk lietas, spiegt, raudāt un tam līdzīgi, tur tajā brīdī var veidot šo te selektīvo ignorēšanu